Bīstami šie ātrie uzbrukuma grupas spēlētāji Valmierai. Ielauž sodu laukumā, var atklāt spēles rezultātu. Spēles ar roku nav. Vēl viens uzbrukums un Mārupe ielaiž sezonas pirmos vārtus. Jā, augstāks individuālās meistarības līmenis un Mahmadou Dembelē, Malī leģionārs, atklāja rezultātu. Sausā sērija, skatāmies, kā iekrīt aiz muguras, skaisti atveras Dembelē. Mārupe. Stepānaus uz labo malu. Jamamura. Tas bija Bērziņš, nevis Stepānaus. Pēc tam vēlāk Stepānaus un rezultāts kļūst 2-0. Valmiera ceļā pēc 4. uzvaras. Felicio. Mārupiešu bumbas ceļā nav. Un tas ir Rojs Bušs, kurš izdarīja šo reidu un arī sekojošo rezultatīvo piespēli. Felicio 2-0. Intriga pamazām šajā. Vajag radīt, nu nekā. Tas attiec arī uz Mārupi un lūk, ne no kā vārti. Ne no kā. Atgriežas intriga pa taisno no vārtu. Visu pareizi šķiet darīja Grosbergs, Kalniņš ir jāiet vienā ritmā ar Rīga Mariners komandu, ar metu, un tad jau redzēs, ko Valmiera parādīs savstarpējās spēlēs. Karmanī, laba piespēle Dembelē, vēl tālāk Felicio. Felicio iziet piespēle uz tukšiem vārtiem un 3-1. Valmierai skaists pretuzbrukums. Viss sākās ar Karmanī, ļoti fenomenālu piespēli un Vladimirs Stepānaus panāk 3-1, tas ar visiem spēkiem. Skatāmies vēlreiz, te jau uzbrukuma noslēgums, varbūt mēs varam vēl nedaudz atpakaļ, tur pie centra bija ļoti labi. Tikmēr Olinīks piespēlu uz tālo stabu un nokļūdās, rupi kļūdās. Valmiera pozicionāli ielaiž vēl vienu standārtu, 3-2 rezultāts kļūst. Dārgi par to samaksāja 19. numurs Reinis Grieviņš.